Sveiki! Jauna diena, jauna darbi. Šodien ķersimies pie salona. Tā kā ārā tāds mazliet drēgnas laiks ir, it kā saulīts spīd, bet tāds diezgan riebīgs vējš. Kā redzat, es arī pufāju kā es, lai bišķi siltāk ir. Jā, ievas man šeit noziedējuši tagad ir, bet ir uzziedējuši ceriņi. No vienas smaržas pie otras. Tā kā šeit ir diezgan patīkam strādāt arī, ļoti smaržīgi. Jā, tagad ķersimies klāt. Pastāstīšu, ko mēs šodien darīsim. Un mēs šodien darīsim, lūk ko. Dabūsim ārā veco rāģiņu un ieliksim Android jaunu iekšā. Tas bišķi uzlabos, man liekas, šīs mašīnas interjeru un padarīs to bišķi mazliet mūsdienīgāku. Esam iekāpuši Audikā un centīsimies dabūt ārā veco māģi. Nekad īstenībā to neesmu darījis, bet tam ir šādi speciāli tūli, instrumenti, kā tā nopakot šādi tad brīnumi. Viņus ieliek iekšā, viņš tā kā atspiež šeit vaļā tāds klipšus, lai tu vari maģi dabūt, un pie reizes ar viņiem var vilkt ārā. Audikam šim modelim vajadzīgi 4 gabali. Īsti nevar saprast, cik viņi dziļi jāliek. Liekas, kā aizāķējās. Mēģinām dabūt ārā. Likās būs ārsts darbiņš, bet reāli tas aizgāja kādā stundā. Un rokas bija lupatās pēc šā visu pasākumu. Un bija arī labs pārbaudījums manai nervu sistēmai. Skaisti nofiksējās visu. Iznāca! Yes! Yes! Iznāca! Ļoti labi. Radio ir izdabūts ārā. Tas ir jau pusi no uzvaras. Un var redzēt, ir slēdzīši. Šādi ten. Paņem viņu paspēt tā kā sānu, viņš atslabina šos bleķus. Un tad viņu var izlikt ārā, jo tas aizķirās aiz rāmja. Esam sapratuši, kas notiekās. Štekeri ir vietā, pārbaudīja schēmas, viss tā kā sakrīt viņiem. Labi, mēģināsim pieslēgt klāt un pastīties. Jā, vādi visi ir salikti, visi ir čikaniekā. Ekrānu laikam mums vajag. Izstāst, ko nedara. Vai viņš būs milzīgs vienkārši. Jā, pasūtīju šo Androidu un īsti viņš nedara, bet man liekas, te kaut ko pieslīpējot, te var ielikt viņu iekšā. Man liekas, tā es arī darīšu, piečinīšu un būs liels ekrāns šāds. Un ko jūs pasakat par to? Sveiki, jauna diena, darbi tie paši. Cīnīsimies tālāk ar radio. Jā, esmu dabūjis instrumentus, man tur vajag pārlikt pāris štekerus vadiem, jo Eononam ir bišķi savādāk. Jā, šie ir tādi instrumenti, ko var štekerītim izvilkt vadiņā ārā un pārlikt viņu citā vietā bez īpaši bojāšanas. Jā, turpināsim. Plus mums vēl pēc tam labi dabūsim no sākuma radio pie dzīvības. Šiem darbiem mums atkal vajag šos te brīnumus, lai rāģiņi varētu izvilkt ārā. Cerams, ka viņš tagad nāks labāk ārā. Vienu es pakāsu, bet cerams, ka pietiks man ar 2.
Uz zem beņķa apakšā pakrita, ja galīgi nevarēs, tad līdīšu apakšā un meklēšu. Viens ir, otrs arī ir, un mēģinam. Nu jā, kā jau likās, ka nebūs viegli. Ok. Dabūjām. Pārbaud, kas ir kas, jo negribās aizlaist maģi pie dieviem. Kā divkāršu, pat trīskāršu pārliecinos, kur kas iet. Mēģināsim ar atslēgu. Ok. Mums ir ekrāns pie dzīvības. Vajag pievienot antenu. Cerams, ka mums tas štekers derēs. Jep. Ļoti labi. Teddy swims. Lose control. Something's got a hold on me lately. Tas jau ir ļoti labi, ka mums te viss jau sāk šancēt. Tas ir. Tagad pārbaudīsim. Iziesim visus stumbus, pārbaudīsim, vai viss strādā. Sapratu to, kad strādā tikai priekšējās stumbas. Un tagad sākās darbiņš pie meklēšanas, kā savienot aizmugurējās stumbas, jo Eonauts auģikiem nepiedāvā. Un šīs maģis ir paņemts kā universālais. Un tagad jāsāk meklēt, kā pievienot aizmugurējās stumbas, jo arī internets ir diezgan skops. Un tur nākās kādu labu laiku pameklēt, lai vispār būtu kāda nojausma, kur ko vienot. Jā, neliels updates. Esmu tagad dabūjis aizmugurējās stumbas, atradis, bet es nesaprotu. Es it kā esmu pievienojis vienu tumbu, bet man skan abas divas aizmugurējās un arī subwoofers. Kaut kā mēģināšu te izprast, kurš ir kurš, lai es varētu viņus atšķirt un vienkārši, lai pēc tam varētu noregulēt audio. Tas man bišķi jāizpīpē, bet nu labi. Ņemsimies, darīsim, te bārdeks ir baigais. Bārdeks ir diezgan liels, bet nu kaut kā mēs mēģināsim te tik galā. Sveiki, jauna diena, jauna darbi. Ne, īstumā darbi tie paši, darbi vecie. Man te bija problēma taisot radio, atgaisojot degvielu mašīnai. Akumulators izdomāja izbeigties. Tagad es salādēju akumulatoru. Liksim apakaļ. Šeit ir akumulators, mūsu varonis. Auģis, kādu laiku tagad nav kustinās pāris dienas. Un jā, ieliksim apakaļ. Jā, mašīna drausmīgi netīra. Izstāsta, tā kā būtu bijis kaut kādās smilšas vētrā. Putni ar te bišķi uzdarbojušies ir. Bet nu labi, tas ir sīkums, to var nomazgāt.
Bet jā, liekam akumulātoru iekšā un tad jau taisam tālāk radio. Esmu papētījis schēmas, kas ko kā vajag darīt. Tā kā domāju, ka šodien būs diezgan veiksmīgi un tad jau būs jāiesēdina iekšā viņš smuki. Pirmais čīliens pēc ilgāka laika. Ok, Audi rūts. Nekāda problēma. Viss čikniekā. Pāris lampiņas iedegušās. Bet tā it kā nebūs problēma. Ok, man ir zināms progress. Jūtos diezgan priecīgs pēc tā visa pasākuma. Lieta tāda, kad es tā kā sanāk beidzot atkodu, kā tās tumbas te šeit strādā aizmugurējās. Un varu jums nodemonstrēt īstenībā, lai jums pašiem būtu daudz vieglāk, varbūt cerams, ka es kādam palīdzēšu to ten. Jo tas man prasīja īstenībā kādu laiciņu, pagriezšu mazliet klusāk. Jo tās tumbas tā kā atradu viņas, ka kopā strādā, bet lai izdalītu viņas bija diezgan grūti man. Nu, lūk, lieta tāda, parādīšu mazliet tajos vados. Tad sanāk tā, ka šis brūnais vats ir aizmugurējās tumbas labās puses plus. Un tāda baltais vats ir kreisās puses aizmugurējais plusa vats. Šeit aizmugurējās divas nulles zemes pievienoju uzreiz pa taisno klāt pie patstāvīgās zemes, kas ir šis te vats. Jā, to es pievienoju, un problēma bija tajā visu laiku, kad tās tumbas tā kā neskanēja, nevarēja atšķirt viņas, jo reku tagad es esmu viņas nobalansējis, redziet, tas stūris. Šeit tumba skan. Aizgriežam otru pusi. Tagad var dzirdēt, ka tā tumba skan, jo pirms tam viņas nevarēja, viņas tikai kopā skanēja visu laiku un nevarēja noregulēt. Tā kā man viss aizmugurē tur skan, varam mazliet iegriezt, lai te... EHR piedāvā pašmāju basketbolu tā puse skan. Kreisā. Nu, labā precīzāk. Labā puse skan. Kreisā puse atsevišķi. Ieliekam pa vidiņu. Un viss ļoti skaisti skan. Viss ļoti skaisti skan, arī subwooferis tur kaut ko gaudo. Jā, subwoofers arī viss te stīgā. Beidzot īstenībā. Tas man prasīja kādu laiku un āķis izlādējās un viss pārējais bija bišķi slikti. Bet jā, ir jau tuvāk finišam. Un tagad pievienošu tam priekšējās tumbas un tā jau viss būs stīgā. Tā esmu diezgan priecīgs šajā visā pasākumā jau. Esmu ticis diezgan tālu uz priekšu. Un pa lielā man atliek tikai pievienot priekšējās tumbas, kuras lūk ir šeit. Šie ten ir priekšējo tumba vadi, bet viņi man iet tā kā caur štekeri un īstenībā lai arī paliek. Sākam darboties ar padziļināšanu. Jāņem tā Audi, bišķi būs jāpagraiz. Baigi sajūsmā par to neesmu. Bet tas man liekas vienīgais loģiskais variants. Es zinu, citam patiks, citam nepatiks, bet tā ir mana mašīna, dara, ko gribu. Ja baigi nepatiks, tad samainīšu to ten un tad nopirkšu kaut kādu savādāk risinājumu izdomāšu katrā ziņā. Bet man liekas, šis risinājums būs diezgan interesants, man liekas. Jo ekrāns nebūs milzīgs. Nedomāju, ka viņš bija tik... Nebija domājis, ka viņš būs tik milzīgs. Likās, ka viņš derēs iekšā. Bet nu, mūžu dzīvo, mūžu mācies, tā varētu teikt. Precīzāk. Tā, saplīmēšu tagad malas, lai es viņas te zīmējot. Nenoķēpāju. Aizņēmos no meitiņas. No meitiņas aizņēmos. Flomasterus. Cerams, kaut ko varēs saprast no viņiem. Stūris.
Un, principā man vajadzētu ņemšu no sākuma mazāku. Ok. Esam īstenībā diezgan daudz šodien paveikuši, jo tums īstenībā es jau kādu 3. vai 4. dienu pa vakariem kaut ko ņemos un kaut ko mēģinu izpīpēt. Bet nu šodien beidzot tas viss ir noticis gan diezgan labi. Esmu priecīgs. Jā, esmu priecīgs un bišķi vēl te jāpievīlē šis tas un tad jau viss būs stīgā un maģis būs vietā. Mums bija domājis, kā to kronšteinu, kā iestiprināt, bet īstenībā viņš šeit ļoti labi turās iekšā. Un domāju, ka man pat neko tur vairs īpaši nevajadzēs darīt aizmugurē, jo viņš tikai tīri jau tev smuki uz maliņām turās, tikai ielīmēts iekšā. Jā, bet būs gaišāks bišķīt. Jā, brīd pa dienu, kad būs gaišāks, tad pabeigsim visu 100%, tur palūrēsim visu kas ko. Sveiki šajā skaistajā dienā. Šodien ir pienāks tā diena, kad mēs beidzot saliksim kārtīgi kopā Audžika Androidu. Te vakar pamocījies, bet jā, viss izpīpēja, viss skan, viss ir labi. Šodien man te vēl palikušas mazas lietiņas, kas jāpabeidz ir. Un tās ir iesēdināt skaisti šo Androidu iekšā. Te vajag visu vēl maliņas ielikt iekšā dziļāk, bet man liekas, ka būs ritīgi stīgās šis viss pasākums. Tā smuki ieliksim iekšā, paliksim vēl te, lai viss būtu tā šķotka smuki sēdāt iekšā. Man liekas, rezultāts pat izstās diezgan labi. Ja tā skatās pie cām pogām, es arī tiek klāt, ja man vajag. Jā, es tieku pie viņām klāt. Tā kā jā, jāuzsūč tās pogas kaut kur aļikā laikam ir, es redzēju, viņas ir. Lai šito visu pasākumu padarītu vēl skaistāku. Bet, nu jā, turpinām darīt. Jā, tā, šeit ir jau piegrieztas maliņas. Viss izsās ok, plus mīnus. Jā, un šodien ir daudz gaišāks. Vakar man te bija bišķi problēmas jau kaut ko redzēt. Bija diezgan tumšs. Šodien jau ir daudz labāk. Var smuki visu redzēt jau labāk. Man liekas, ka šis ir labi. Šis ir labi. Jā, tā arī atstāsim. Šie visi savienojumi ir jāsalodē, lai būtu labs kontakts. Pirms tam es satinu viņus, pārbaudu izturēju. Pārbaudu mums izturēju, viņš viss strādā. Bet tagad viss ir skaisti jāsalodē. Bet tā lodēšana varbūt nebūs tik baigi trakā, jo pārāvums ir šajos te vados tikai.
ir salodētas stumbas, bet, visi tie vajadzīgie pini, vadi savienot kopā. Tur tagad viss liekas pat labāk skan, jo pirms tam bija vienkārši satīts un, kā varbūt nebija tas konteksts tik labs, bet tagad ir diezgan kvalitīvi un, jā, liekas, sabūfers tur ritīgi ārdās ārā tagad un tas man ļoti patīk. Jo pirms tam, man liekas, nebija tāda skaņa. Varbūt muļķi mierinājums, bet, jā, bet viss ir ok. Ir savienots, tās problēmas atkrīt, jā, bet tur tāpatās vēl neko nevar tā līdz galam pabeigt, jo tur tiks vēl jāvelk hands-free, izējas Bluetooth, CarPlayam, jā, un ir vēl ko padarīt, tā kā jā, pagaidām paliek.